Malē stāvokli neredzēja tava josla. Ja? Griežoties pa labi, labo malē stāvokli. Jo vairāk no kreisas puses tu. Redz, cik patīkami, cik laimts motociklists. Laimns. Galvenais, lai atslēgu tev neizslēgtu un nepaņemtu atslēgas un aizbegtu. Viņi tādi huligāni, tie motociklisti. Nē, šitais labs, jauks. Nu, tūlīt dos žaru. Tu tikai nenoslap smukiņam izkusties. Viņš mazliet pārkāp noteikumus, ātrums tur bija mazliet. Varbūt un nē, varbūt es šaubos. Tur, kur zīme galvenais 6, mēs griezīsimies pa labi. Pēc tam mēs tuvākā krustojumā brauksim pa kreisi.
krustojuma brauksim pa labi. Tuvāk labai labo malē. Tālāk mēs krustojumā brauksim pa kreisi. Jā, būtu pirmā bīstama kļūda, paskaties, kur es atrodos, paskaties. Tas mums nav divvirzienu, tas ir uz vienu plūsmu, pa vidu sadaloša josla un pretēja plūsma no kreisas puses. Redzēji? Pamanīji, kā es tevi atvedu šeit, pa pretēju virzienu nebrauc? Tas ir raķīgs momentiņš. CSDD to momentiņu zina, jā? Un viņa no šitās puses, tā aizved, čik, tu ieņemi nepareizu stāvokli un das vidaņa. Ieskrešanas dinamika, esi uzmanīgs, viņi griežas, jā? Un pa nepārtrauktu skaties, pēc tam tikai pārkārtojas. Braucam, 50 noturam. Tā pa taisnu un brauc, nevajag vēl tuvāk kreisai, jā, tā. Ļoti labi. Un pagaidi pie kreisas, tur apstāties nevar, tad mazliet tālāk pagaidi mani, jā? Jā, un brauksim. Tev vēlreiz piefiksēt vajadzēja, jā? Un tad tikai braukt. Nu, pa priekšu, ja mašina piefiksē, pēc tam tu piebrauc arī piefiksē. Ne tā kā it, ka tu tuvumā un, piemēram, kopā ar divatā izbrauci tur, jā? Izslēdz signālu, jā? Un tālāk brauksim pa kreisi. Jā, pareizu trajektoriju, lai neielidot, jā? Tur pretēja virziena uzreizi. Tur redzēja, jā, apzīmējam to. Un pēc tam tunelīti pa labi brauksim, jā. Ivar, cik reizes šodien noslēpam, vai ne? Pa labi. Nu, redzi, kāds laipns motociklists, ja? Draudzīgs.
Agri bez tā, jā, mazliet tāds, pēc tam tā, ko es daru? Tur taču papildus eksē, nebraukšu. Gatavojums, tūlīt brauksim. Griežamies. Nākošā regulējumā krustojumā brauksim pa kreisi. Tieši tā, nenosliedam, tā kā bija zīme. Gājis vairāk nebija, un viss. Signālu, ļoti labi. Oi, Ivar, kaut kā pārsniedz ātrumiņu. Tu atceries, ka šeit zona 30? Nu, vot. Tad nevajag skriet, jo es jūtu, ka jau mazliet vairāk un vairāk ātrumiņš bija. Zini, kā no zīmēm norādīta, ka apbraukšanā šķērsli no labas puses. Ja? Nevis no kreisas. Es teiktu tā, ka tas būtu pārkāpums mūsējs abiem diviem, ja? Saproti? Esi uzmanīgs ar tiem gājiem visiem, ja esi uzmanīgs ar visiem elektriskiem skūteriem, ja, un ja neviena nav, tad braucam. Malacis, ka tu skaties kreisais spogulīti, jo visādi duraki tur skrien no kreisas, jūs esat pa taisnu, jā. Šeit tāds, tu varēji pat neradīt pagriezienu, jā, bet pārliecināties, nu, bija ļoti labi. Jā, esam uzmanīgi, skatāmies, kur ir gāji. Kam jādod ceļu, un tad tikai izbrauksim, ja? Nu, cik laimīgs angulītis, ja, ka tu viņam iedevi ceļu, jā. Nu, viņš tāds ļoti labs. Apzīmējums uz asfalta, kas tur bija, kā veloceļš? Vai šitais veloceļš? Iepriekš tu redzēji ar divam svītriņam? Tu zini, kas tas ir, ja? Tas ir kopīgs ceļš riteņbraucējiem un pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Zināji to? Nu, vot, tagad zināsi. Tad viņi atšķiras no vienkārša šitā riteņbraucējs, šitais, jā, viņš ir kopīgs.
Ja, braucam mēs uz labo pusīti mazliet, ja, bet neradi pagriezienus, vienkārši kā pa taisno. Lai šeit nekur nemaldinātu. Tā, aizkavē elpu, dūmi nāk, mēģini izbraukt, un tad vari elpot.